Jolanta un es esmu Platonē. Platona ir neliels rajons. Es īstenībā es nezinu, vai tas ir rajons, vai kas tas skaitās. Nu, tā kā blakus Jelgavai. Nu, tā kā Laukrei, es nezinu. Un es braucu pie Austras, bet Austra man nāk pretī, jo viņi kārto mājās, tāds man labi iespēja. Un es nezinu, nevies, ka ir viens ceļš, tā kā es tā, ka ceļš pareizo virzienu, bet kur es esmu? Ja es teiktu, ka šajā rajonā tikai mazliet ir pēc govs sūdības melotu. Un tad ved Austrai puķeri, un viņi joprojām nav, un joprojām ej pa ceļu. Joprojām nezinu, kur viņā iet. Šeit ir Austra, atkal dabīgais habitat. Ko? Ja savā dabīgajā vidē. Jā. Viņiem tā kā ēdas traciķiršs, un tur ir tāds automāts. Un ja pa laikam viņš izdves ļoti skaļu skaņu, un tad vajag aizspiest cietā ausīs. Nu, riktīgi skaļi. Jā. Tā kā izsprāgs bungādiņš. Tā jau mums tas strāsts palika kurli, un tagad viņam ir viena alga. Austra, ko tu dari? Lasu ķiršus. Jā, Austra man lasu ķiršus, kamēr es lai ēdu ķiršus. Mēs tagad ejam fotografēties, mēs esam sliedēm. Mēs ejam uz kurien mēs ejam? Uz centru. Mēs ejam uz kā Platonas centru? Jā. Man šis Platonas centru. Veikals un biblioteka. Mums pats kultūras nams. Nē. Kas tā pa mazo mājiņu tur? Tur arī tur līķis. Līķus? Jā. Nu jā. Aiziet apsīties. Tolata? Jā, tur tā kā caur uz zeme. Tā jau arī man likās varētu būt tolata, jo tā kā maz būdiņa. Atsevišķi toleta. Es nezinu. Tur neglīti, tik smieži, tik neglīti. Fuj, nefilmē. Tā ir tik smuki. Oh my god, tur šodien vasarā jūs tā kā lacat iekšā ūdenī un peldat, ne? Nē, te ir tāds aizdomīgs ūdens. Nevar zināt. Mēs agrāk nācām, tur bija smugu liemežā klasiņā. Vajadzēšu katru salīmēt. Mēs beidzām mūsu fotosesiju un tagad mēs dodamies uz Veikalu. pakaļ Ļiedanam. Vai jūs atceraties Rasmu? Viņa bija Liepājas vlogos. Viņa ir mūsu fotografs, jeb Austras masa. Viņi visu laiku abižo Austru, tas ir ļoti smieklīgi. Jā. Tā kā Austra vakar stāstīja, kad Rasmu vienreiz paslēpa Austras telefonu leduskapī. Tur nebija zona, Austra nevarēja viņu mūs fikstināt. Viņa bieži slēp man telefonu, bet tad tā kā var pazvanīt. Viņa jau leduskapī, tu nevarēji pazvanīt. Tad paslēp viņas datoru, un datoru arī nevar pazvanīt. Ai, smieklīgi. Savikām tik negašīgs saldējums. Tikko viņiem pat nebija akcija. Vienkārši pretīgi. Viņas tās šīs. Jā, bet tā trubiņa bija laba. Jā, tur viņa bija tī laba, bet šis silais. Veikalā, bet nebija fidget spinner. Disappointed. Paldies, ka skatījāties un tiksimies manā nākamajā vlogā. Atā!